Piedzimstot bērnam ģimenē sniegt atbalstu 5000. Es jau šobrīd jūtu šo ironiju par saucieniem, ka tas varētu būt populisms, kā tādu lēmumu ierosina, bet es gribētu teikt ikvienam, vai cilvēks uzņemoties atbildību, vecāki uz 20 gadiem sava bērna radīšanu uzskata par populismu. Un tad, kad mēs runājam par amatpersonām, par viņu atbalstu, diskusijas nav, priekšlikumi tiek atbalstīti. Mēs gribam, lai šajā valstī būtu demogrāfija, lai šajā valstī būtu darbinieki, lai būtu cilvēki, kas maksā nodokļus, lai šeit varētu ļoti draudzīgi tērēt un uzskatīt savas prioritātes. Bet pamats visam ir drošība, un tā ir ģimenes izvēle. Partijai Latvija pirmā vietā, ģimene un ģimenes vērtības ir viena no ideoloģijas pamatiem. Un tas ir mūsu vēlētāju uzticības stūrakmenis. Līdz ar to mēs, ņemot vērā mūsu cilvēku vēlmes, vajadzības un redzot Latvijā ģimeni kā svarīgāko vērtību, ierosinam katrai ģimenei piedzimstot ministru kabineta noteiktajā kārtībā, izvērtējot arī to, kā to labāk būtu darīt un kam piešķirt katrai ģimenei 5000. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu, lai Latvijā nebūtu jārunā par migrāciju, imigrāciju, bet lai Latvijā būtu droša vide, kur cilvēki dzimst. Lai Latvijā dzimtu bērni, nevis tad, kad cilvēki dodās uz citām zemēm. Latvijā jādzimst Latvijas bērniem. Lūdzu atbalstīt priekšlikumu.